Labdien! Ja, labrīt pareizāk. Nu jau ir kāds laiciņš pagājis kopš mūsu tikšanās un jāteic, jūs bijat laba komanda. Esiet joprojām. Man pat gribētos teikt savādāk, jūs esat diezgan mafija. Un tas ir tāds labs kompliments, jo to uzdevumu daļu, kur bija jāpabūt tēviem starp tēviem un māmiņām starp māmiņām, mums izdevās izdarīt ļoti labi. Un gribēju pateikt lielu paldies par kopīgiem vingrinājumiem, par to, ka jūs bijāt drosmīgi viņos un demonstrējāt dažādas rakstura īpašības. Un pats galvenais punkts, par kuru jau es minēju pirmajā rullītī, lai mēs katrs varam noformulēt savu attieksmi pret risku. Kā tas esmu tad, kad es riskēju, tad, kad es daru savādāk, netipiski to, ko es ikdienā esmu pieradis darīt sev ērtā ritmā, jeb sev ērtā pozīcijā. Un šis ir galvenais punkts, ko es gribēju prasīt pēc nodarbības, jo ir jau pagājušas vairākas nedēļas. Ja es ikdienā daru to pašu un tāpat, kā man vienmēr tas ir ērti izdevies, vai tajā brīdī rezultāts man dodās labāk, ja tomēr es varu darīt kaut ko savādāk. Un sakarā ar to, pirmais no vingrinājumiem, ko mēs darījām, kad bija jānoformulē, kāda izskatītos Facebooka profils, ja Facebooka lapa tam cilvēkam, kurš neko savā dzīvē nemaina, paliek sev ērtā darba pozīcijā, paliek sev ērtā lomā. Un jūs tik ļoti labi iegājāt šajā te darbā, un viņš bija fanīgs, viņš bija jautrs, viņš bija priecīgs, un tam arī bija rezultāts, jo bija gan smieklīgi, gan varēja ieraudzīt sevi no malas, kā tad ir, ja es nemainos. Savukārt otru punktu man gribētos tā kā izdarīt vēl vienreiz, jo viņš varbūt bija drusciņ gausāks. Un tādēļ es ļoti priecātos, ja jūs man atrakstītu, kādas divas frāzes cilvēks varētu teikt savas dzīves tādos fināla mirkļos. Ja ko viņš varētu teikt, kad viņš būtu strādājis šajā te darba vietā, jūsu darbs ir ļoti labs, jūsu darba vieta ir izcila, dižena. Ja es šajā vietā būtu demonstrējis pašas spēcīgākās īpašības, dažreiz pārkāpjot pāri pat savam komfortam, tas pats uzdevums, tikai uz otru pusi. Pirmā daļa jums sanāca labi, un otrajā daļā, kādas es sev varētu pateikt divus teikumus, ko es ierakstītu savā Facebooka lapā, kad es šajā darba vietā esmu strādājis labi un neesmu baidījies uzņemties atbildību vairāk, un neesmu baidījies būt vadītājs, un neesmu baidījies dot komandas, un varbūt drusciņi iziet no darbinieka statusa, bet pāriet jau vadītāja statusā. Tas arī ir galvenais, ko es gribēju dažādā veidā pateikt šajā nodarbībā. Un, lai uzmodrinātu šim darbam, 2 dienas, kā esmu atgriezies no Tamerlana dzīves un atdusas vietām Uzbekijā, un tad, kad es klausījos par šī cilvēka dzīves stāstu, viņu neviens pa vadītāju neiecēla. Viņš uzņēmās atbildību vairāk kā citi. Viņš uzņēmās vairāk risku, viņš uzvēlās vairāk drosmi, un tajā brīdī viņš notika kā vadītājs, kaut neviens viņam tādas tiesības vai tādu amatu nedeva. Jūs esat savādākā pozīcijā, jums ir iedotas pilnvaras savādākas kā jūsu kolēģiem. Pamēģiniet atvērt viņas vispēcīgākajā veidā, un ko es ļoti priecīgi gaidītu, ja jūs varētu uzrakstīt uz manu e-pastu 2 frāzes, ko es pateiktu tad, kad es jau pārēju nākošā vadītāja postenī, ko es varētu sev pateikt dzīves beigās, ja es esmu riskējis un darījis drosmīgi. Tātad, ja es esmu uzņēmies vadītāja lomu un sācis dzīvot pavisam savādākā ritmā. Atsūtiet lūdzu uz e-pastu semināri@andžejsreiters.com. Būšu ļoti priecīgs un paldies, es joprojām esmu jūsu firmas fans. Atā!